Šobrīd mēs braucam pa vienības gatvi, un tagad mēs izbrauksim kreiso pagriezienu regulējumā krustojumā. Pagaidām sadalījums mums ir pusi uz pusi, tātad gan mums ir pusi no brauktuvas, gan pretējiem ir pusi no brauktuvas. Bet, kur mēs jau redzam zīmi, kad mums būs 2 joslas un pretīm 1. Un, lai nogrieztos pa kreisi, ir jāpārkārtojas uz kreiso malējo. Tiklīdz mēs to zīmi šķērsojam, mēs droši varam pārkārtoties uz kreiso malējo stāvokli, kas ir pilnībā brauktuvē pa vidu. Tagad ir svarīgs moments. Sākumā mēs nebraucam gana dziļi krustojumā, lai netraucētu pretīmbraucošiem veikt šo te pārkārtošanās manevru. Tā kā mēs paliekam aptuveni pirms pusītes. Un tagad, kad mums ir iespēja pabeigt, mēs pārliecamies pa drošību, braucam krustojumā dziļāk un tikai pēc tam griežam šo te trajektoriju. To mēs darām tāpēc, lai šeit neiebrauktu pretējā braukšanas joslā. Tāpēc ir beigās jāveido tik dziļa trajektorija. Taču sākumā, lai palaistu pretējos, mēs sākumā paliekam seklāk, dodam ceļu pretējiem, kas maina šo te joslu, un tikai pēc tam mēs braucam, veidojam dziļo trajektoriju un jau pabeidzam manevru.